droši, mīļie draugi! Būsuļu ģimenes filma lauza Talsu kinoteātra Auseklis skatītāju rekordus. Biļetes pazuda zibenīgi un arī papildu seanses kaut 10 no rīta tika pilnībā izpārdotas 2 stundu laikā. Visu 4 seansu apmeklētājus sagaidīja pats Inters Būsulis. Čau! Jā! Kā iet? Labi! Es uzžūtu savu koncertu uzvalku, iespējams 10 no rīta. Var būt, kā teica Māra, kinoteātra direktora, mazliet pa smalku, bet kā no dzīve ir jāsvin. Inters Būsulis un abonementa orķestris šobrīd izdevis arī jaunu albumu, taču skatītāju lielā interese par filmu to gan arī atstājusi otrajā plānā. Seansos klātesoši ir arī filmas galvenie varoņi – mūziķa bērni. 2022. gada vasarā viņiem bija iespēja uzdot saviem vecākiem dažādus jautājumus, kurus ikdienā līdz šim nav pārunājuši. Es domāju, vairāk jaunu uzzināja tieši tētis, ko mēs tieši domājam par viņu, jo tāda ir īsta tā filmas arī būtība, ko bērni domā par viņu, un to mēs arī šajā filmā arī parādījām. Jā. Par ko tu sapņoji, ka tev bija 20 gadi? Kāpēc es piedzimu Latvijā? Ārprāts, kā mums te būs jācīnās? Un pēc 2 gadiem piedzimis dēls un vēl tu domā, vēl dziļākā pakaļā nevarēja būt, ja? Edgara un Annas Lūsiņu filmā Būsuļu ģimenes bērni atklāja, ka viņiem patīk tas tētis, kurš mīl pļaut zāli un nebrauc prom no mājām uz vairākām dienām. Es arī viņus saprotu, jā. Apsirds, protams, bet es zinu, es varēšu pļaut ilgāk zāli un būt kopā ar bērniem, tad, kad es būšu izdarījis līdz galam savus darbiņus, kur man arī patīk darīt, var teikt tā. Jan ēd, over. Mēs līdzies ēdien pūcē. Pats Inters Būsulis atzīst, ka, lai arī filmu redzējis jau iepriekš, pirmizrādē Rīgā izraudājis pusgada normu. Arī skatītāji neslēpj, ka filmas laikā nācies šņukstēt. Noslaukam asaras un Šaule līdz bija labs palīgs. Skaista filma, īsta, kas pietrūka mums šajos, man liekas, tajos dinamiski aktīvajā ikdienā, kas apkārt tāds drūmums ir, tad šis bija tāds Mēs ļoti lepojamies ar bērniem, Inter fantastiskajiem bērniem un Inter paši un viņa sieviņu. Emocionāli man būs ļoti ilgam laikam kaut kāds atmiņas. Arī mums cilvēki nāca un teica to, ka ļoti daudz cilvēkiem patīk šī filma tikai tādēļ, ka viņiem ir paši savu bērnu. Viņiem bija prieks skatīties, kā bērni redz to pasauli un kā viņi redz savus vecākus. Ir kā iedvesmi iet mājās un darīt labas lietas un teikt labas vārds saviem tuvajiem. Talsos filmu noskatījās vairāk nekā 500 skatītāju. Šobrīd tā kopā ar pašiem stāsta varoņiem ceļos pa citām Latvijas pilsētām, un seansi ir ekskluzīvi, jo kino repertuārā filma nenonāks. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, RTV.